Šogad ievērojami samazinājās ārlietu ministrijas finansējums diasporas projektiem, tāpēc tautiešu nevalstiskās organizācijas aktīvi piesakās uz to mazumiņu, kas pieejams. 27. septembrī Latvijas vēstniecībā Īrijā savu pirmo projektu ar ārlietu ministrijas atbalstu īstenoja diasporas māsu un vecmāšu apvienība, jeb DIMVA. Mediķi rīkoja semināru Aktuālais veselības aprūpē diasporas Latvijas perspektīva, un tajā piedalījās ne tikai ārvalstīs dzīvojošie, bet arī Latvijā strādājošie. Kas ir DIMVA un kā tā radās? Ideja diasporu māsas un vecmāšu asociācijā radās no tā, ka mēs redzējām, ka tad, kad uzaicina uz pasākumiem diasporā mediķus, tad sabrauc ārsti, zobārsti, visādi speciālisti, kas strādā medicīnā, bet nevienas māsas. Bet tas, ko mēs zinājām, kad skatoties uz medicīnas darbiniekiem, kad patiesībā puse no darbiniekiem vai pat vairāk ir māsas, un neviena māsa diasporas pasākumos nebija. Tas bija pilnīgi skaidri parādīt to, ka mēs nezinām, kur māsas ir. Mēs neizmantojam to kā resursu, tās zināšanas, kas ir iegūtas strādājot ārzemēs. Un tā arī radās ideja apvienot, apzināt, kur viņas ir. Mēs kopā sametāmies ar dažiem ļoti entuziastiskiem kolēģiem, un mēs apzinājām māsas, sākām veidot pirmos pasākumus, izveidojām komunu, tad sākām veidot mājaslapu, pasākumus, informāciju, un mērķis bija tieši savienot to diasporas kompetenci un zināšanu resursu ar Latvijas veselības sektoru, kur arī notiek ļoti strauja attīstība, un tieši tie sakari ārzemēs var ļoti, ļoti palīdzēt, un tā zināšanas, tā dažādā pieredze, kas ir iegūta. Mēs satiekamies ar galvenajiem key speakeriem, kas ir no veselības departamenta Īrijā, kas ir attīstījuši šīs paplašinātās kompetences māsas prakses dokumentus tieši, un Pasaules veselības organizācija pārstāvēja mums Margarita Langiens, un mēs ļoti ceram uz viņu atbalstu, ka palīdzēs un ievirzīs tieši Latvijā māsām šīs profesijas attīstībai, izglītībā un arī praksē. Projekts jau tika mums lolots jau kādus gadus 3 atpakaļ, un tieši ar ārlietu ministrijas atbalstu mums šis projekts tapa, un veselības, un tieši vēstniecība, Latvijas vēstniecība Īrijā mums deva ļoti lielu atbalstu, un tieši vēstnieks šī projekta realizēšanai. Tieši nākotnes ir turpināt sadarbības projektus ar Latvijas māsām un vecmātēm, un nākošais projekts mums top ir Erasmus projekts, kur mēs apmainīsimies ar pieredzēm tieši darbā, praksē, kur mēs varēsim internacionāli mainīties ar pieredzēm, apmeklēt darba vietas un iegūt jaunas zināšanas, un kas arī tolīdz jaunas zināšanas arī attīsta labāku pacienta veselības aprūpi un nodrošina labāku aprūpi pacientam. Šodienas pasākums, man liekas, ir ļoti izdevies. Es īstenībā esmu pirmo reizi tādā pasākumā, kur ir savākušies kopā gan diasporas pārstāvji no dažādām valstīm, gan arī ir ielūgti Latvijas pārstāvji. Un nevelti ir arī diezgan daudz cilvēki attālināti Zoomā. Man liekas, tas norāda uz to, ka šī tēma, kas bija izsludināta par paplašinātās kompetences māsu praksi Eiropā, pasaulē un Latvijā, ka tā ir aktuāla, ka tā interesē. Un es ļoti ceru, ka mēs šodien visi savstarpēji bagātinamies un iegūstam jaunus kontaktus, lai varētu arī uzsākt sadarbību un turpināt. Par šodienu es domāju, ka tādi pasākumi ir ļoti noderīgi. Pirmkārt, satikties ar saviem tautiešiem Īrijā, kuri strādā ārzemēs ar tādām pašām interesēm, tādām pašām problēmām. Iegūms ir man diezgan liels. Es vairāk uzzinu par šo māsu problēmām, par attīstību. Pašai arī gatavojot prezentāciju šodienai, es ļoti daudz iemācījos par šīm padziļinātās prakses māsām, un es domāju, ka tas ir ļoti liels
ļoti liela informācija arī priekš Latvijas, kā attīstīt šo māsu specialitāti, kā jauniem speciālistiem, jaunajām māsām varbūt ieteikt, kad ir liels karjeras iespējas tālāk attīstīt karjeru un darboties starp ārstu un māsu tādā augstākā līmenī un gandrīz vai darīt to pašu darbu, ko ārstam. Esmu iegūstu gan informāciju, gan arī tiekos ar cilvēkiem, latviešu cilvēkiem Īrijā. Ne tikai Īrijā, arī no Lielbritānijas mūsu cilvēki atbraukuši. Man ir gandarījums, kad šodien šis labu laiku lolotais seminārs par sadarbību veselības jomā, ko inicējas diasporas māsu un vecmāšu asociācija ir materializējies. Mums ir svarīgi, protams, atbalstīt dažādu veidu sadarbību un diasporas aktivitātes. Gan tas, kas saistāts ar valsts svētku svinēšanu, kas saistās arī ar valodas apguvi, valodas nometnes, bet mums ir arī ļoti svarīgi atbalstīt tos diasporas aktīvistus, kas plāno vai realizē projektus, kas saistīti ar profesionālo izglītību, dažādu pieredzes apmaiņu un ieguvu. Un es domāju, tas tiešām ir ļoti svarīgi, lai arī, kas saka, konkrēto nozaru profesionāļi arī spēj apgūt jaunas zināšanas, jaunas prasmes, mācīties gan no Īrijas, teiksim, piemēram, sistēmas, gan arī uzzināt, kas ir aktuālās lietas Latvijā, jo kā mēs zinām, šī darba spēka mobilitāte ir abos virzienos. Cilvēki gan dodas uz Īriju strādāt, gan arī cilvēki, kas atgriežas. Tā kā es domāju, ļoti svarīgi, varbūt viņi arī pārceļās no Īrijas uz Lielbritāniju atkal strādāt. Man liekas, ļoti svarīgi tieši arī šīm medmāsām un vecāmātēm zināt, kādi ir šie, teiksim, darba apstākļi, darba nosacījumi vai prasības dažādās valstīs. Tā kā es domāju, šis seminārs arī veicinās šo izpratni, kādas ir prasības, kāda ir aktualitātes gan Latvijā, gan Īrijā, Lielbritānijā, arī citās valstīs. Un, protams, ņemot vērā, ka ir iesaistīta arī diaspora, un šī ir diasporas organizācija, kas šo pasākumu rīko. Arī mēs redzējām, ka tiešām tas atbilst tiem kritērijiem, un arī ārlietu ministrija atbalstīja šādu semināru.